Labrīt, cienījamie kolēģi, deputāti, skatītāji, klausītāji. Ir 2024. gada 11. septembris un ir bijusi nepieciešamība sasaukt Sauksnoja domes ārkārtas sēdi par vairākiem jautājumiem, kas nav bijuši atliekami līdz izskatīšanai kārtējā sēdē. Un tāpēc arī tad ķeramies klāt pie darba kārtības, lai nekavējoties tos arī izskatītu. Un kā pirmais jautājums ir par īpašumu ladiņu sadalīšanu, nosaukumu adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Un ir sagatavots lēmuma projekts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu ar nosaukumu ladiņi Vilstē, Sauksnes novadā, un piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu Elfi, platība 0,1 hektārs, un lietošanas mērķis ir meža saimniecība. Otrai atdalītajai vienībai platība ir 0,6 hektāri, adrese būs Ladiņu līči, tur būs neapgūta individuāla dzīvā māju apbūves zeme, plānojamā, ja? Un saglabāta esošai zemes vienībai tad nosaukumu Ladiņi ar 3,5 hektāru platībā, un galvenā darbība saimnieciskā ir meža saimniecība. Vai ir vēl kādi jautājumi, kolēģi, par šo? Ja drīkst nedaudz, tad tos 1000 kvadrātmetrus, ko mēs atdalām, mēs viņus kaut kam pievienojam? Vai kas tie par 1000 kvadrātmetriem ir? Tie 0,1 hektārs, tas ir atsevišķs zemes gabals? Tekstā rakstīts, ka tas ir zemes vienība atsevišķa. Varbūt Artis var pakomentēt šo? Varam ir klāt pievienots arī ceļas servitūta skice un situācija. Nē, tas ir par to zemes gabalu 1000 kvadrātmetru, kur galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Ja tā ir zemes vienības, nozīmē, ka tā ir atsevišķa atdalītā zemes vienība. Bet par atdalītu viņi kļūst, respektīvi par atsevišķu viņi kļūst, kad atdalīs, vai mēs viņu uztaisīsim par atsevišķu? Šobrīd, acīm redzot, skaidrojuma nav. Varam paskatīties vēl kadastra kārtē, kā tas izskatās. Mēs vienkārši tādu apsvērumu, ka parasti mēs zem 1200 neko neatdalījām. Ja viņi ir atsevišķa zemes vienība bijusi jau, tad jautājumi it kā nav. Jā, taisnība. Izpildirektora Inese, ir kāds komentārs? Jo tur no tiem plāniem nevar saprast, kā tur ir. Jā, tas plāns tāds nepilnīgs iesniegts, ka viņi nevar redzēt kopā. Es saprotu, ka stāsts ir par servitūtu, par to tagad it kā jautājumu nebūtu, mēs saprotam, ko pievienojam, bet jā, es tikko sarunāju Arti, tā zemes vienība, Arti paliec tautām, tā zemes vienība, kas ir 0,1 hektārs, tā ir vēsturiskā, viņa netiek no jauna atdalīta. Tā ir jau šobrīd atsevišķa zemes vienība, ja? Jā, viņa ir atsevišķa zemes vienība, un viņa netika nedalīta, viņa vienkārši paliek tā, kā viņa bija. Viņa esot starp augsturiegumu līniju un ceļu. Ok. Jautājums bija, vai mēs viņu radam, vai viņi jau ir esoši. Viss vairāk jautājumu nav. Viņa ir esoša. Tāpēc moduļām, kas iesniedz lēmuma projektus, kad ir jābūt klāt, lai var komentēt sagatavotos lēmuma projektus. Jā, tā ir, bet Artis vēl nav pieslēdzies. Jau esam noskaidrojuši, varam stiprināt.
Jo bija arī iepriekš, ka mēs atlikām. Jau tas pats jautājums, tā kā bija kolēģi. Ne, toreiz es pa to servitūtu ceļu vienkārši. Nu, Viss jā. ok. Nu, šobrīd ir mainījušies apstākļi, servitūts sakritīs kopā un tad lūgums stiprināt, protams. Lūdzu, Mēs gaidām. nobalsot. Gunts vēl. Piedod, kaut kas būs kādreiz. Paldies, balsošanu slēdzu. Apstiprināts, tad sevi reģistrējušies ir 15, no 15 deputātiem 12 deputāti, un arī tad visi 12 ir nobalsojuši par. Paldies, šis jautājums apstiprināts. Nākamais jautājums ir no nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas, proti ir bijis iepirkums par būvmateriālu iegādi veikalos turpmākajos gados. Un šeit arī pamatprojektā ir aprakstīts, tātad sagatavots lēmuma projekts uzņemties ilgtermiņa saistības pret sekojošām sabiedrībām Depo, Kurši un Kesko Senukai attiecīgi arī Krimultas pagastā krastī, ja? Un Laimas, Rencēnu ielā. Un kopējā summa tad ir 544 536 mēnešu periodā, kuru laikā tad būtu iespējams pēc nepieciešamības veicot remontdarbus pašvaldības iestādēs, īpašumos, sociālos dzīvokļos un citur arī iegādāties attiecīgos remontu materiālus. Izpilddirektori ir vēl kaut kas papildināms vai Ilze, paldies vadītāji? Nē, nu mums iepirkuma rezultātā tā ir vispārīgā vienošanās, tātad ir šie 4 pretendenti, pie kuriem var iegādāties visas iestādes. Šis ir kopējs iepirkums visām iestādēm, gan par remontu materiāliem, gan par saimniecības precēm. Tās, kuras nevar nopirkt attiecīgā daudzumā EISA, elektroniskajā iepirkuma sistēmā, vai arī tās, kuras ir šajos veiklos lētāks nekā elektroniskajā iepirkuma sistēmā. Ja mēs jau šādu praksi bijām iesākuši, bet ļoti ātri tur bija tikai remontu materiāli un saimniecības materiāli nebija, bet iestādes sāka pirkt arī saimniecības materiālus šajos pie iepriekšējiem pretendentiem, un tāpēc mums ļoti ātri izterējās summa. Un šobrīd mēs pērkam uz 3 gadiem gan remontu materiālus, gan saimniecības preces, tātad visu. 4 pretendenti, tātad Laimas, Senukai, Kurši un Depo, ja? Jā. Mazliet. Jā, Guntis, lūdzu. Jā, apstiprinot šo vienošanos, cik mēs plānojam no šīs summas, tā provizoriski vēl šajā gadā iztērēt? Drīkst tērēt tikai un vienīgi tas, kas katrai iestādei un nodaļai ir budžetā. To mēs pateikt nevaram šobrīd, kurš ir nopircis un cik viņam vēl ir. Tātad princips sekojoši, ka šis nekādā veidā nemaina budžetu, šīs nav saistības, kuras arī obligāti ir jāizpilda. Šī vienkārši noteiktā maksimālā summa 3 gadu periodā, attiecīgi atbilstoši katru gadu apstiprinātajiem budžetiem vai no pašas iestādes vai attiecīgi apsaimniekošanas nodaļas darbinieki, strādnieki, veicot remontdarbus skolās, dzīvokļos un citur, tad pašvaldības īpašumos, ja, tad arī var izmantot minēto veikalu piedāvātos būvmateriālus remontdarbiem tikai tādā apmērā, kādā katrā gadā tas būs apstiprināts katras iestādes budžetā, protams. Ja. Paldies. Līdzīgi kā mēs arī stiprinājām, nedaudz līdzīgi arī par firmām par remontdarbiem, par ilgtermiņa saistībām, ja, tad
Nu, šie ir acīm redzot galvenie lielākie būvmateriālu piegādātāji, kas mums arī ir gan nosacīti tūmā, tepat gan arī galvaspilsētā. Lūdzu, kolēģi, vai vēl kādi jautājumi? Nobalsot. Ilze, kā veicās ar mēbeļu piegādi, ir jau kas zināms garderobē skolā, mazajā skoliņā? Visiem solis 3 nedēļas laikā, bet mēbeles nav Latvijā, viņas nāk no ārzemēm, līdz ar to visādi var būt solījums pagājušo nedēļu, un tagad ir nākamais solījums 3 nedēļas laikā. Gaidam. Nu, labi, ka ir salīdzinoši silts un nav vēl tik ļoti liela nepieciešama. Paldies, balsošanu slēdzu. Apstiprināts. Paldies, bet atturās nav. Nākamais jautājums ir par dalību Valsts kultūra kapitāla fonda izsludinātajā 3. projektu konkursā kultūras mantojuma nozarē ar projektu pieminekļiem Eibārdas dibinātājam izpēte, kur attiecīgi kopējās izmaksas būtu 6,000 eiro, no kuriem 2,400 eiro būtu Valsts kultūra kapitāla fonda finansējums un pašvaldības līdzfinansējums 3,600 eiro. Kultūras centra vadītāja Skudrēnas kundze. Šeit mums jau arī bija, manuprāt, budžetā paredzēts kāds līdzfinansējums iepriekšējiem projektiem, kas netika apstiprināti, jā? Jā, labrīt. Nebija budžetā paredzēts šāds finansējums. Mēs vienkārši startējam, kad ir kāda iespēja, un šeit ir atkal šogad iespēja. Līdz šim mēs sniedzām pieminekļu māksliniecisko izpēti un restaurāciju, bet šobrīd tikai izpēti. Tas nozīmē, ka mēs samazinām turpmākās projektu virzīšanai izdevuma pozīcijas, un pielikumā var iepazīties gan ar tāmi, apsakošanu un atļauju. Un restaurācijas atļauju no kultūras mantojuma pārvaldes ir izsniegta tātad līdz 2025. gada jūlijam. Nav daudz laika, un viņi tika izsniegti uz 2 gadiem. Tā kā mēs startējam jebkura veida šāda tipa restaurācijas atjaunošanas projektu konkursos. Pirms tam mēs kultūras mantojuma pārvaldes projektu konkursā startējām. Tagad kultūra kapitāla. Un līdzfinansējums? Līdzfinansējums tas būtu no mūsu iekšējiem resursiem, no ietaupījumu kāda, un vienkārši nevar laist garām šādu iespēju. Jā, paldies, lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu, kolēģi, nobalsot, tad mūsu šis te nelielais objekts atrodas Eibārdas parkā, Estrādes parkā, ja, un jau vairāk gadu garumā ir vēlme nopietnāk pievērsties tā atjaunošanā, izpētē, tas ir arī arhitektūras piemineklis. Ilva, kas papildinās vēl, skatos, ka Ilva vēlētos šeit kaut ko teikt. Ilva? Vienīgais, ko es vēlos teikt, ka mēs šobrīd sadalām, lai šajā periodā, kad nevar veikt restaurāciju, mēs jau esam gatavi restaurācijā ar visu izpēti, un pēc tam jau būtu skaidrs pilnībā šis te darbu saraksts un veicamie darbi, lai varētu arī uzsākt restaurāciju siltajā periodā, no pavasara. Jā, paldies par... Ļoti rūpīgi restaurātori ir izpētījusi arī iepriekšējās restaurācijas fotofiksācijas, secinājusi ir 5 dažādi akmens materiāli, kur ir arī paredzējusi laboratorisko izpēti, lai varētu būt tādi savietojami restaurācijas materiāli pēc tam, un iespējams, ka arī piemineklis tad labāk tiks uzturēts. Protams, arī būs nepieciešama kopšanas darbi regulāri pēc šīs restaurācijas, bet tad mēs zināsim skaidri arī ar kultūru, ar kādiem materiāliem. Tas būtu viss no manis, varbūt kādi jautājumi. Paldies par papildinājumiem.
Tātad tas nav tikai betons, bet tur arī 5 dažādi materiāli. Tur ir 5 dažādi šie te akmens materiāli, no pirmšķietam, no fotofiksācijas, kas ir diezgan bagātīga, pārsimt attēlu restaurātora secinājums. Tieši tā restaurātora, kas sastādīs šobrīd apsakojumu plānu un tā. Jā, kamēr vēl visu nobalso, kādā stadijā ir kultūras nama zvejnieku ciems šī te vēsturiskā arhitektoniskā mākslinieckā izpēte? Jau Tā tiek Jā, kā es saprotu, jau tiek finalizēta. jā, labi. Jākson kungam ir jautājums. Jā, un te man jautājums ir par to, kā tika izvēlēts tas restaurators, kas veic šos darbus. Restaurators pēc pieredzes, pēc CV, pēc pieminekļu skaita, kas ir tikuši restaurēti, ļoti bagātīgi šī pieredze ir restauratorai. Bet konkurss nebija taisīts. Atvainojiet, vēlreiz jautājumu. Konkurss kaut kāds iepirkums nebija taisīts, lai būtu no kā izvēlēties. Vienkārši tas princips. Vienkārši nekur nebija manījis, ka Celkrist meklē restauratoru. Nē, tāpēc, ka tas viss ir tikai šobrīd apzinātas izmaksas, un arī kultūras mantojuma pārvalde ir apstiprinājusi un izsniegusi atļauju, ka šis cilvēks, šī kompānija drīkst to darīt. Tās tiešām tā nevar būt kura katra. Un nekas nav, neviens eiro vēl šobrīd šim nav iztērēts, šis ir vienkārši tiek virzīts, ka mēs to vēlamies darīt. Skaidrs, paldies. Paldies, lūdzu, kolēģi, nobalsot. Paldies, atbalstīts vienbalsīgi. Paldies, lai veicās konkursā. Tātad ir līdz 13. septembrim jāiesniedz, jā? Tas jau ir jau šonedēļ piekdien, jā? Paldies. Nākamais jautājums ir 4. pēc darba kārtībā, un tas ir par pašvaldības mikroautobusa Volkswagen Caravelle atsvināšanu. Faktiski, tepat, ja viņš paliek, kur viņš netiek atsvināts, arī tāds faktiski grāmatvedisks vairāk process, ja, kā šīs lietas pareizi var sakārtot. Tā tad ir iegādāts jauns mazlietots mikroautobus Salkas novada vidusskolai. Direktors kundze, kā tas kalpo? Vai jau pirmie metri nobraukti? Jā, labrīt. Jau pirmais izbrauciens ir bijis, bērni tika vest uz ārpus stundu pasākumu. Ir labs, ir ērts un labs. Paldies. Jā, tas bija mazlietots Ford mikroautobus, jā. Un, attiecīgi, iepriekšējais Caravelle, kas bija skolas rīcībā, kas bija jau krietnu laiku braucis un sev labi pierādījis, bet varbūt vairs nav piemērots tādiem attāliem braucieniem un bērnu pārvadāšanai, tad šobrīd ir priekšlikums to nodot apsaimniekošanai Saukastu komunālservisā par atlikušo vērtību, ja, tad, un tie ir 400. Strīkst. Tā nav atlikusi vērtība 0 busam, bet šī ir manas novērtēšanas mūsu iekšējā komisija, izveidot 3 cilvēku sastāvā, kuri vienkārši paņēma datus no skolas par autobusu stāvokli un paši apskatījās un paņēma apmēram tā, cik tas autobus varētu. Tieši tā, jā, tās arī. Domāju, tā faktiskā vērtība, nevis grāmatvedīskā vērtība ir atlikusi. Taču jauns vietas bija virsū. Un ielieta degvielu pārkā. Labi, kolēģi, tad lūdzu nobalsot. Mums arī vēl būs jārisina jautājums vēl šajā gadā par traktoru tehniku, ja, komunālservisām, lai varētu efektīvāk darbus veikt. Manuprāt, ja mums būtu jāvirzās uz jaunu traktoru tehniku, vēl vienu vienību, kur esošo nomainīt. Tomēr mēs zinām, cik svarīgi ir īpaši ziemas periodā, lai nesaplīst traktors, ja, vai var tīrīt tīles un tāpat veikt visu avārijas veikšanas darbus. Es domāju, ka mums būtu, tad mēs pārunāsim tad tuvākajās dienās. Šodien būs apsakošana arī par iespējamām izmaksām, ja,
tad lemsim, kāds mums ir iespējas tomēr ārkārtīgi veco traktoru vēl vienu mainīt pret jaunu, lai būtu pilnīgi droši varētu sagaidīt arī ziemas sezonu. Paldies! Kamēr mēs jāskatām to nākamo jautājumu, iepriekšējais vienbalsīgi atbalstīts ir, vakar arī atnāca jaunie aprēķini vakarā no Finanšu ministrijas par izlīdzināšanas modeli un finansējumu pēc jaunās nodokļu reformas, kur vēl nav mums apstiprināta, bet tad nākamajā gadā saukastu maksājums pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā ir iezīmēts mazliet vairāk kā 1,8 miljonu. Bet neskatoties to ir arī budžeta pieaugums neliels, bet maksājums 1,8 miljonu. Šogad mēs maksājam 1,3 miljonus. Bet šis vēl nav arī galā apstiprināts. Ir provizoriski jāpareiķina. Jā, nākamais jautājums tātad ir par papildus finansējumu piešķiršanu Saukastu veselības un sociālās aprūpes centram, lai veiksmīgi veiktu remontdarbus projektā, Eiropas Savienības projektā. Proti jau esam vairāk kārt skatījuši par šiem te plānotajiem darbiem, tika izstrādāts projekts, ir bijis iepirkums un acīm redzot vēl trūks nedaudz līdzfinansējums, par ko arī tad iestādes vadītāji varētu dažos vārdos pastāstīt. Lūdzu, Santa. Jā, labrīt. Ir tā, kad ir noslēdzies iepirkums un šobrīd mēs zinām precīzi summas, cik ir nepieciešams būvdarbiem un kopējā summa, Santa, ir kāda? Kopējā 74 226 eiro. Un paredzētā summa, kas mums bija no Eiropas no Eiropas ir 65 757. Un budžetā mēs paredzējām PVN, bija laikam 13 000, mēs bišķiņ ar kapējkām, bet sakarā to, ka tie būvdarbi, tas piedāvājums ir druscītiņi lielāks, mums ir radusies šī starpība, gan pieaugums ir PVN izmaksās, gan arī starpības starp to, ko atbalsta Eiropa, tiem 65 000, un līdz ar to mums ir nepieciešamais finansējums, kā jau es arī minēju, iesniegumā 14 472 eiro. Tātad kopīgā summa būvdarbu ir 74 000. Tas ir ar PVN vai bez PVN? Tas ir bez PVN. Bez PVN, jā. Un paredzamā, ko finansē mums Eiropa, ir 65 000, līdz ar to konsultāmiem mums bija laikam 67 000, jā, ko mēs tam iepirkumam bijām virzījuši, jā, un attiecīgi tas piedāvājums ir lielāks. Jā, un kādi būs tie galvenie darbi, kas tiks veikti? Galvenie darbi mums tiks vispār izremontēts absolūti viss traumpunkts. Būs paplašināts telpas, un telpas paplašināts būs tajos ietvaros, protams, kādas viņas ir šobrīd, bet tiks nomainītas visas grīdas, durvis, iekštelpās būs izņemtas starpsienas, un attiecīgi būs lielas divas telpas, kur varēs pacienti ērtāk tikt apkalpoti. Ventilācijas iekārta noteikti tiks iekārtot, jo tas ir viens no galvenajiem noteikumiem. Tad tiks mainītas drusītiņi taisīsim tā, lai tā telpa būtu tāda noslēgta, jo mums šobrīd viņa tāda tā kā caurstaigājamies gaitenis, līdz ar to tur vienmēr ir diezgan vēss un caurvējš, un līdz ar to mums vienā vietā būs elektriskās durvis uzliktas tādas, lai attiecīgi cilvēki, kas ir atnākuši traumpunktu, var ērti sēdēt un nebūtu tāds tur ļoti vienmēr ir augsts. Tālūk, un tad visas durvis attiecīgi būs viss segums, attiecīgā jābūt ir medicīnas iestādē, grīdas seguma maiņa, iekšdarbi arī, un paredzēts arī dažas iebūvētās mēbeles, tur būs traumpunktā skapja, plaukti, kur likt attiecīgi visus medikamentos, viss, kas nepieciešams ir traumpunkta darbībā, viss. Vai projekts ir saskaņots būvvaldē? Projekts būvvaldē?
attiecīgi viss, kas, protams, jā, jo mums bija iepirkums ESA, jā, un attiecīgi valde, viss ir kārtībā, jā. Un šobrīd pagaidām mēs vienkārši gaidām, kamēr mēs varēsim sagaidīt šo domas lēmumu, un attiecīgi, lai mēs varētu slēgt ar būvniekiem līgumu un sākt strādāt, jo mums ir līdz gada beigām šis projekts ir jāpabeidz. Jā, es par to tīru, ka tātad, ja tiek mainītas sienas, tad projektam jābūt Tur tās sienas nav nekāds, tas viss ir bijis būvvalde, tās nav nekādas nesošās sienas, tās ir starpsienas, kuras tas viss ir tur saskaņots, jā. Jā, Tur viss ir kārtībā. vajag atcerēties, jā, kad jebkurā gadījumā tikko kā ir durvis sienas maiņa, tam ir jābūt. Jā, bet tur ir tāda vienkāršotā. Jābūt, tas jāprecizē. Jā, bet tā ir vienkāršotā, tur nav nekādas būvvaldē, viss ir informēti un to zina, jā. Labi, paldies. Tā divi kungi ir pacēluši rokas. Sāksim ar Grāvīšu kungu, lūdzu. Jautājums, cik pretendenti bija uz konkursu? Viens. Bija ieradušies divas firmas, apsakot telpas un piedāvājumu atsūtīt tikai viens. Un tad otrs jautājums uzreiz. Jūs nemulsina tas, kad pretendents, ar kur jūs plānojat slēgt līgumu, pēc būtības, ja es neesmu nekur kļūdījies, ka pēdējos 2 gadus ir nodarbinājis vienu cilvēku, kuram ir maksājis pusi no minimālās algas? Es godīgi sakoties neizvērtēju, to vērtē projektu vadītāji. Līdz ar to... Vienkārši apskatoties bezmaksas pieejamo informāciju, es saku, ja es nekļūdījos. Ja? Nevar tā sanāk, būt. Šī firma ir pēdējos 2 gadus, respektīvi 22, 23, nodarbinājis vienu cilvēku. Un tā plus mīnus pēc aprēķiniem varbūt nedaudz vairāk nekā pusi no minimālās algas maksājas gadā. Tad ir jautājums, vai šī firma spēs līdz gada beigām izpildīt šos darbus. Paldies. Es Ervīna domāju, ka noteikti tā varētu būt kaut kāda kļūda. Es varu painteresēties vairāk par to firmu, bet es nedomāju, ka tur varētu būt tādas situācijas, kā tu mini. Es arī nepretendēju. Man ir, es vērtēšanā nepiedalījos, piedalījās komisija, attiecīgi piedalījās arī mūsu tas, kas projektu vadīja, līdz ar to es nedomāju, ka tur varētu būt kaut kādas tādas nianses, kuras kaut kā, kā tu minēji, jo novērtēšana notika, kā tas paredzams, un es domāju, tas tika ļoti konkrēti izvērtēts, jo tā nav tomēr pašvaldības nauda, tā ir Eiropas nauda, un attiecīgi šie visi jautājumi vienmēr tiek ļoti stingri izvērtēti. Tā kā, protams, es paskatīšos, pats sazināšos ar projektu vadītāju, bet nevarētu būt, ka tur ir kaut kāda šāda veida kāzus, nezinu, domāju, ka noteikti, ka nē. Bet kur to informāciju, kur tu kaut kādā vietā skatījies, kur tas ir? Ja es nemaldos, tas bija Lursovs publiski pieejamā daļa, par ko nemaksāju. Es paskatīšos, jā, bet, domāju, ka tā nevarētu būt. Raivo? Jā, Raivo. Jā, es gribēju mazliet precizēt par tām summām. Iepriekš bija paredzēts 65,757 eiro. Tas ir projekta atbalsts. Jā, tas ir projekta atbalsts, ko atbalsta mūsu Eiropa šādu summu. Aģentūrai rezervētais finansējums lēmuma projektā rakstīts, bet, jā, es saprotu, kas ir atbalsts. Un iepirkums ir noslēdzies par 74,026 eiro, kas ir aptuveni 9,000, mazāk kā 9,000, 8,200 eiro starpība. Jā. Un kā tur tie 471 sanāca kopā, jo tā starpība kopā ar PVN nav tik liela summa, kā viņa šeit tiek tā kā prasīta no neparedzētiem līdzekļiem. Tur ir starpība, klāt vēl iet arī PVN palielinājums, jo PVN arī līdz ar to uzreiz, kā ir lielāka summa, tā palielinās PVN. Ar 1800 eiro palielinās. Aptuveni 9,000 pret PVN būtu vēl klāt 1800 eiro. Ja? No 8,200 būtu klāt 1,800 eiro, tas tāpat par 10,000 nesasniedz. Tā īsti nav saprotams, jo ja jau tā paredzētā rezervētā fonda nauda bija 60
Tā, tur palika 65,000, tad jums jau tas PVN pret šo summu noteikti bija iebuģetēts budžetā. Nu, būtībā tā, man projektu vadītājs tagad skatos, viņi ir atrakstīja tā, ka finansējums paredzētais mums bija šie 65,757. Ja tagad summa ir 74,026 eiro, tad PVN ir 15,545. Un līdz ar to pašiem jāfinansē ir, ja skaita šo summu starpību uz PVN, tad 23,814. Tā. Tas skatos tagad to failu aprēķinu, ko man sūtīja. Tātad kopējā summa faktiski ir ar PVN ir 89,571 eiro, ja? Jā. 46 centi. Un jums budžetā bija kaut kā finansējums jau tad? Jā, bija Nu, budžetā mēs paredzējām 13,000 to summu, kur mums attiecīgi bija no tiem 65,000, to mēs budžetā paredzējām. Jā, mēs jau nevarējām zināt, kāds mums būs iepirkuma rezultāts. Nu, 65 plus 13 ir kopā 78. Tātad no 74 mīnus 78. Pagaidi, es varbūt tās ir Aiva, ja ir laiks, es varu pasaukt tūlīt tās grāmatvedes. Jā, jo faktiski iznāk, ka tā starpība ir 11,000, jā? Raivo, tur no lēmuma projekta izriet, ka tur tiek veidots kaut kāds rezerves fonds, vai kā viņš pareizi saucās, apskaties lēmuma projektu. Tur ir minēts, kad ir kur viņš te bija? Nu, diemžēl grāmata tikai uz 10 būs, nav uz vietas viņa vēl. Līdz ar to, nu, šajā aprēķina, to viņi man ir devuši attiecīgi, kā viņi ir aprēķinājuši. Es neesmu grāmatvedi, es jums tagad precīzi nepateikšu par summām, bet, nu, tas ir grāmatvedi rēķinājis kopā ar projektu vadītāju, un tādas summas man ir iedevuši. Jā, vienkārši ņemot vērā, ka mums tie neparedzētie līdzekļi ir zelta vērtībā, tāpēc gribētos tādu precīzu to informāciju lēmuma projektā, tāds aprakstīts teksts nav tā kā īsti saprotams kā kaut kādā tabulā, lai saprastu tās konkrētās izmaksas, jo tā kā jūs minējāt, ka 65,000 jums bija paredzēts PVN, tad kopā tas ir ar PVN 78, šobrīd ir tas 80. Nu, tas sadērdzinājums, tā kā, nu, grūti tā, ka tev ir jānobalso saprast, nu, ka tur viss ir precīzi sarēķināts. Jā, nu, es te skatos arī, kad projekta vadītāji rakstīs, kad arī mums jāparedz kaut kāda finanšu rezerva attiecīgie gadījumā, tur tiks pārēķināti procentuāli, jo mums jau ir tā, ka mums jau pārēķina to projektu un procentuāli pārēķina arī telpu. Un finanšu rezerva, nu, tas ir sanāk, lai es saprotu, kad ir jāparedz vēl finanšu rezerva, līdz ar to, tāpēc arī ir tāda summa, jo rezultātā laikam viss tas aprēķins sanāca, tā es to lietās paskatīšos, ko man te vakardienas sūtīja. Pareizi, tu tās summas uzrādījās kaut kur pie iepirkuma dokumentācijas, ka 74 pilnā summa un 78 ir kaut kāds mistisks. Jā, nu reku viņa raksta, bez finanšu rezervas ir 13,743, savukārt, kad ir jāparedz finanšu rezerva, tie 14,471 eiro. Nu jā, bet no lēmuma projektu to saprast, nu pilnīgi galīgi nav iespējams. Tur tajā otrajā punktā. Paldies. Bet es jau saprotu, ka šis lēmuma projekts ir aģentūras gatavots, ka tas nav domas gatavots, ja? Jā. Tad, respektīvi, no aģentūras nāca nevis iesniegums ar iepirkumu dokumentāciju, bet atnāca jau gatavs lēmuma projekts, ja? Tā mēs vienojamies, jā, kad mēs rakstam attiecīgi uzreiz ir gatavu lēmumu projektu. Ņemot vērā, kad es pirmdienas apulcē izdzirdēju, ka ir paredzēta ārkārtējā domas sēde, un ņemot vērā to, ka mēs gribētu tomēr arī saprast, vai mēs slēdzam līgumu, ko mēs darām tālāk ar projektu. Un līdz ar to es arī lūdzu izpildu direktoru, vai var šo jautājumu iekļaut ārkārtējās domas sastāvā, un tad vienāmies, ka būs bez iesnieguma attiecīgi uzreiz lēmuma projekts. Jā, protams, jo šogad šis ir jāpabeidz, jā? Jā. Tad šogad šis projekts jārealizē.
laiks nav palicis vairāk daudz, tāpēc noteikti šie darbi ir jāizdara. Tur arī otrajā punktā tur vajag precizēt, tur ir aiz komata vēl arī tad ir 2,71 un tad ir 0,0, tur, lai sakrīt šie te nianses, tur ir tās nulles, tad jādzieš ārā. Nu tad, acīm redzot, mums atliek uzticēties izpildirektorai, pārbaudīt vēlreiz, vai ir atbilstošas summas un arī attiecīgi, vai avans, es ceru, tad netiek paredzēts šai kompānijai, tad tikai darbiem, ja? Nav avans, nav. Jā. Bet tad nekādu komentāru par to, vai par šī uzņēmuma atbilstību nebūs šobrīd. Es Serviju noteikti noskaidrošu, bet noteikti tā nevarētu būt tā kaut kāda informācija grūti man izskaidrot, bet es nedomāju, ka projektu vadītāji varētu tad lemt par labu šai firmai, ja būtu tāda informācija. Noteikti tas tā nevarētu būt. Nu, jums ir viens pretendents, tikai arī bija. Es saprotu, jā, bet, jebkurā gadījumā, es nedomāju, ka ja būtu viens pretendents, tad es noteikti domāju, un tīpaši, ja viņam būtu tāda, kā tu mini, tāda pieredze vai darba, jā, tad attiecīgi noteikti iepirkums tiktu sludināts jauns iepirkums. Ja, bet atbilstoši Eiropas noteikumiem tur vai, nezinu, Centrālā finanšu līguma aģentūra vai kas ir uzraugošā institūcija, viņiem nav iebildumi par to, ka... Nē, nav, mēs sazinājāmies, un līdz ar to, ka viņi teica, ka tas esot pēc tā 9. panta, jā, tas iepirkums, ka tur nesot nekādas problēmas attiecīgi, kā šādi ir. Es nezinu, man ir grūti skaidrot arī, kāpēc ir tik maz pieteikušies, jā, arī tāpatās, kā es jau runāju, arī domāju par to, kāpēc nav pieteicies neviens no kompānijām, kas ir pašvaldībā, ir vinējuši konkursu un attiecīgi. Nu, droši vien, ka jāizsūt šī informācija, varbūt arī, bet viņi jau publiski, mēs jau publiski, attiecīgi to visu darījām, kā ir pēc likuma, jā, attiecīgi man ir grūti komentēt, kāpēc tā ir. Bet izpildētoji tad paliek šis pārbaudīt summas un arī tad pārliecināties, lai šī kompānija atbilst visām prasībām. Es to likās, pēc domas sēdes uzreiz to noskaidrošu, bet es nedomāju, ka tur varētu būt vispār kaut kādas problēmas. Labi, Jākson kungs, lūdzu. Jā, es atvēru, man ir pieeja tajā firmas LV, kad uzņēmumam tomēr ir gan apgrozījums, gan arī peļņa bijusi un vidēji nodarbināti darbinieki ir 6 pēdējos gadus, varbūt kaut kur ir bijusi neprecizitāte kaut kādā nosaukumā, jo šis uzņēmums izskatās, ka ir darbspējīgs uzņēmums, apgrozījums. Tāpēc no manas puses bija piebildi, ka varbūt es kaut kur kļūdījos. Jā, es domāju, ka jā, varbūt, jo tas nosaukums... Vai arī tas bija tas teiksim, bezmaksas datubāzes, kas uzrāda kaut ko. Jā, nē, izskatās, ka bažas nav pamati, jo ir gan apgrozījums 22. 23. gadā, ir peļņa, darbinieki ir, viss ir kā tā kopumā izskatās ok, bet runājot vēlreiz par to lēmumu projektu, ja tiek pieprasīti līdzekļi no neparedzētiem līdzekļiem, tad būtu ļoti vēlams konkrēti uzskaitīt katru centu, arī iepirkuma dokumentācijā es skatos, ka iepirkums ir veidots kaut kā interesanti, kad ir piedāvājums ieskaitot rezervi un bez finanšu rezerves. Tā kā ir divas summas, viena ir 72,000 piedāvātā summa, kas ir par 7,000 vairāk nekā jūs iecerētā, un otra nevis 78, bet 76,000, kas attiecīgi ir par 11,000 vairāk nekā jūs iecerētā. Tad, kas tā par finanšu rezervi būvniecības iepirkumā? Tad, kad rodās kaut kādi neparedzētie gadījumi, kaut kas pavarās, varbūt tās es tā saprotu, kad attiecīgi, kad būvējot notiek kaut kādas lietas, kuras ir neparedzētas. Būvniecībā laikam tā mēs... Tur projekts ir šiem darbiem noteikti. Protams, jā. Tā interesanti, tas viss ir, kā tas pienākās un kā tas likums paredz, gan projekts, gan arhitekts, gan saskaņots būvvaldē. Un arī iepirkuma dokumentācija mēs domāju saskaņojam, tur nav nekas tāds, kad būtu attiecīgi, ko mēs paši tur darītu vai, Ja šī ir rezerve neparedzētiem darbiem, tad faktiski tā varētu būt rezerve, kur arī, es saprotu, netiek iztērēta, jo neparedzēti darbi ir tie, kurus nevar iepriekš paredzēt, proti, ja kaut kas tiek mainīts, atsakts, kādas konstrukcijas, kaut kas ir jāstiprina, kaut kas ir papildus, ko nevarēja iepriekš paredzēt projektā un tā neiztāmēt, tad tikai šādos gadījumos šī summa tik tērēta, un pretējā gadījumā tad tā ir, jāatgriež, jā. Kolēģi, tad varam nobalsot, un tad mums šobrīd tad... Es lūgtu, varbūt ar Mārim iedot vārdu, Ignatovičam, viņš pats. Jā,
Igatovičs kungs. Sveiki, jā, es nedaudz. Speciālists. Jā, varbūt es nedaudz par to finanšu rezervi, vienkārši es to iepirkumu nedaudz redzēju. Tur tas stāsts ir tāds, ka projektētājs, gatavojot projektu un izstrādājot darba apjomus, bija, teiksim tā, pēc inerces, pēc vecās kārtības ielicis darba apjomos ailīti finanšu rezervi 5%, līdz ar to pretendents iesniedz arī tādu piedāvājumu, taču Cepla uzskata šādu finanšu rezervi par nepieņemamu, līdz ar to vērtējot piedāvājumu, šī finanšu rezerve no piedāvājuma tika izskaitīta ārā un neņemta vērā pie gala summas, jo ne nolikumā, ne līgumā nav atrunāts precīzs mehānisms, kā šī finanšu rezerve tiks izlietota, līdz ar to viņa līguma summā palikt nevar. Jā. Tātad, vai mēs varam precizēt tad faktisko summu, kā tad būs līguma summā? Jakson kungs. Māris tieši par to, ko es gribēju, viņš tieši atbildēja. Tad tas nozīmē, ka līguma summā būs šī 72 726,18 eiro bez finanšu rezerves. Pareizi? Jā, tieši tā. Un līdz ar to mums arī šis lēmums mainās par līdzekļu novirzīšanu no neparedzētajiem izdevumiem, jo es saprotu, ka iestāde ir vadījusies pēc summas ar šo finanšu rezervi. Ne tā? Tātad mums šobrīd ir vajag nodrošināt to, lai var noslēgt atbilstošu līgumu ar būvnieku līdz gada beigām pabeigt. Tad faktiski mums ir jāzina, kāda būs līguma summa un atbilstoši trūkstošā daļa starp līguma summu un aģentūras rīcībā esošo, atvainojos, iestādes rīcībā, aģentūras rīcībā, esošo finansējumu ir jāpiešķir šī starpība. Tad Māri, tu vari pateikt precīzu summu, kāda būs līguma summa? Man šobrīd pie rokas nav, bet tas, ko pieņēma lēmumu un EISA nopublicēja, bez PVN bija 72 800, kaut kas es neatceros no galvas precīzi. 726,18 bez PVN. Jā, tā droši tā arī bija. Un aģentūras pieprasījumā ir kāda paredzētā kopējā summa? 14 472. Nē, līguma kopējā summa. 70, tās pateikšu. 74 026,18. Tad ir 72 726,18. Vismaz EIS mājaslapā varbūt ir bijušas kaut kādas iepirkuma procedūrā tur kļūdu labojumi. Jāņem par pamatā, kas ir mājaslapā publicētā informācija iepirkumā un attiecīgi tad arī šī summa, arī tad šai summai tad arī nodrošinājums jāparedz. Liepiņkungs. Jā, kolēģi, mans priekšlikums ir atbalstīt lēmumu projektu, jo mums ir izpildu direktori, kas kontrolē budžeta izpildi, un ja mēs ieskaitām tagad pielēmjam kaut kādu rezervu no neparedzētiem līdzekļiem, tikpat labi viņi var atskaitīt atpakaļ jebkurā dienā, jo šeit mēs faktiski kavējam milzīgo laiku, jo tas ir izdarams un izpildu direktori to var izdarīt. Saskaņā visiem līgumiem. Paldies. Tādā ziņā labi ir, ka esam precizējuši, no visiem ir skaidrs, kāda ir faktiskā summa, kādas ir bijušas šīs te nianses, tā tad, ir skaidrība ir. Tātad, kolēģi, kādu priekšlikumu mēs tad šobrīd precizējam summas, vai attiecīgi tad mēs varam arī šo sagatavot kā rezervi un tad ieskaitīt attiecīgi atbilstoši. Mēs varam precizēt arī lēmumu projektu tā, kad tātad šo te starpību starp līguma summu un pašvaldības budžetā mums ir precīzi jānosaka šobrīd tie cipari. Es domāju, nav problēmas. Ja var atskaitīt atpakaļ to, kas ir lietas, tad varam apstiprināt tādu, kā ir. Kolēģi, tad nav iebildumi, tad šis paliks izpildirektoras kontrolē. Elvīns? Varam tad nobalsot? Jā. Labi, tad vēl Dulpiņkungam jānobalso. Paldies.
apstiprināts, atturās 1/11, lēmums pieņemts. Un kā noslēdzošais jautājums ir par finansējumu piešķiršanu Latvijas Airēšanas federācijai. Tātad mūsu novadā deklarētais audzēknis, bērns, jaunietis, trenējās Mūžīgās sporta ģimnāzijas filiālē Airēšanā un attiecīgi lūdz atbalstīt daļēji piedalīšanos Baltika regatē un ar 250 eiro. Jā, šeit mums arī, protams, ir vēl darbs priekšā pie atbalsta mehānismus tomēr precizēšanas, kādā veidā, jo skaidrs, ka viss līdzekļi jāiesniedz rudenī par nākamo gadu, kur mēs varam budžeta ietvaros par to lemt, bet arī ir lietas, kur bērni jaunieši uzsāk kādas mācības vai sasniedz kādas sasniegumus gadu laikā, izcīna iespēju startēt kādās starptautiskās sacensībās, tur jābūt mehānismam, kā mēs to palīdzam. Attiecīgi tad lūgums arī ar šo nelielu atbalstu palīdzēt ar šo līdzfinansējumu, kas tikai daļais ir, lai nokļūtu uz šīm te sacensībām. Vai ir kādi jautājumi, kolēģi, vai lūdzu nobalsot? Paldies, slēdzu balsošanu. Par 12 pret atturās nav. Paldies, lēmums piešķirt, 250 eiro piešķirta Airēšanas federācijai. Ar šo arī tad šo domas sēdi slēdzu. Paldies, cienījamie kolēģi, par iespēju pieslēgties.